Sastrēgums. Tagad ir laiks, kad jebkurš drīkst izteikt pilnīgi brīvi savas domas par sastrēgumiem. Un katram arī ir viedoklis, kā vajadzētu rīkoties. Runā gan domnieki, gan satiksmes organizētāji, gan šoferīši. Bet vai kāds ir pajautājis, ko par sastrēgumiem domā onkols, kurš agrā pirmssvētku pēcpusdienā aizņēmis veselu joslu uz jau tā pilnās Bruņinieku ielas un radījis sastrēgumu pa puspilsētu? Nē, neviens nav pajautājis, bet viņam ir ko teikt. Un no kādos kompāniju te fotografē? Būsim, tu nefilmēs. Ko nozīmēs nefilmēs? Ko gribēšu to filmēt? Tā nebūs. Uz ielas es varu filmēt, ko Nē, tu nevari tur, ko mēs strādājam. Skaidrs? Jā, uz ielas es varu filmēt, ko es gribu. Kas tev to teica? Es pats Kas tev to teica? Es to pateicu. Tu redzēsi, vai tu? Davai. Sergei, atnes man mobilo. Es tev saku, labāk nekaiti. Viss aparāts tu aizvedu. Es tev nekaiti. Tu man nedraudi tagad. Nevajag taisīt sastrēgumus uz ielas piekdienas. Jā? Jā. Ej, nu ej, sastrēgumu taisi. Jā, nav tur sastrēgums. Kurā vietā? Aizēj apskatīties. Kurā vietā ir Tas nav sastrēgums? dēļ tevis, ka tu Jā, te krāso. tikai nevajag muldēt. Es nemūlu. Skaidrs? Es nemūlu. Es saku, Redz, kā cilvēks nāk uz darbu un dara, ko tam liek. Vienīgais, kas tam nepatīk, ka kāds filmē viņa autobusu un ka garām braucošas sievietes viņu lamā. Tas nav normāli. brauc. Brauks, jā, bet es tev patīk. Nē, es jau tik smuku, tu jau neej nemaz iekšā tā ekrāna. Bet tas nav normāli, tā darīt. Ko tā aizēja Rīgas domē to pasaka, nevis man. Jā, davai. Bet tas, kurš šiem vīriem dod darbu, varētu padomāt, ka šāds darbs varbūt labāk darīt nakts stundās, lai netraucētu satiksmi. Bet tas jau laikam būs par sarežģītu.